Jaunais gads Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā aizsācies ar priecīgu notikumu. Muzejs atgūst sen pazudušu vērtīgu mākslas darbu. Jūlija Federa 1901. gadā gleznoto ainavu Jūras krasts pie Orro, Igaunijā. Jūlijs Feders dzimis 1838. gadā un pazīstams kā pirmais ievērojamais latviešu ainavu gleznotājs. Glezna ir vienīgā, kuru muzejs 1908. gadā ir pircis no paša autora, no Jūlija Federa. Šī ir viena no tām gleznām, kuru muzejs zaudēja Otrā pasaules kara gados, kad vācu okupācijas spēki daudzus darbus no muzeja karam sākoties paņēma, lai dekorētu savas telpas. Karam beidzoties muzejs lielu daļu dabūja atpakaļ, bet diemžēl ne visus. Šī Jūlija Federa glezna ir viena no tām, kur muzejs diemžēl nedabūja atpakaļ. Mēs nezinām, vai viņu aizveda paši komisāra darbinieki, paņēma līdzi aizbraucot, vai viņi varbūt tur palika un kādi kaimiņi pēc tam paņēma. To, ka viņi ir aizvesti diezgan lielā steigā, mēs varam konstatēt pēc tā, ka viņi ir nogriezti no apakšrāmja. Jo citādāk parasti tik barbariski tomēr pret gleznām reti kad izturās. Pašreizējais pēdējais īpašnieks, no kuru mēs arī gleznu saņemam, ir tā sauktais labticīgais īpašnieks, kurš gleznu ir saņēmis mantojumā. Tātad viņš gribēja, protams, gleznu, kas viņu absolūti neinteresēja pārdot, un viņš sākumā bija mēģinājis Zviedrijā, bet tad secinājis, ka, protams, Federam vislabākā cena ir Latvijā, un versies galerijā Antonija, kur rīko izsoles un piedāvājas izsolē. Un tad sākās šis stāsts, ka galerijā Antonija konstatēja, ka pēc kara glezna ir reproducēta ar norādi, ka tā ir muzeja īpašums, un vaicāja mums, vai muzejam nebūs kādas pretenzijas. Mēs paskatījāmies un teicām, ka pretenzijas būs. Mēs tātad atgūstam savu kādreizējo īpašumu, un samaksa par to ir ļoti simboliska, tikai tik daudz, lai sektu šī darba restaurācijas izmaksas, kas ir veikta Gēteborgā, nesenā pagātnē, ja tā var teikt, un transportēšanas izmaksas uz Rīgu. Tīri simboliski šīs samaksas, par to mēs vienojāmies. Kā atzīst speciālisti, gleznas stāvoklis kopumā ir ļoti labs, lai gan tā piedzīvojas vairākas restaurācijas. Piemēram, pēckara gados viņi ir pārdublēti, pārvilkt uz jaunu audeklu. Piedāvājam pilnīgi bez vajadzības, jo ļoti labs kvalitatīvs autora audeklis ir uzdublēts uz, pēckara gados, acīm redzot, tikai sliktas kvalitātes varēja dabūt kaut kur, uz diezgan slikta audekla, pilnīgi bez vajadzības. Un, protams, pirmā doma ir tā, ka tas ir darīts tādēļ, lai noslēptu muzeja inventāru numuru, kurš ir uzrakstīts uz audekla otrā pusē. Un līdz ar to mums šobrīd tā pierādīšana notika ar fotoreprodukcijas palīdzību, kur muzejā ir saglabājusies no pirmskara gadiem. Gleznā ir veikta arī vairāk pārgleznojumu, bet par to mēs negribētu šobrīd teikt, jo mums ir vēl rūpīgi jāpaskatās restauratoriem, cik tie ir vajadzīgi, cik pamatoti, vai viņus varbūt vajadzētu noņemt vai kā. Tas ir laiks, jo mēs gleznu tiešām saņemam šodien reāli.